Sveiki! Šobrīd ir tā, ka nav vajadzīgs redzēt mani, nevēlos šoreiz. Tādēļ, par ko gribu runāt? Par savu nesen izdoto grāmatu. Un vēlos dalīties savās pārdomās vēlreiz par to, kādēļ šī grāmata ir nepieciešama. Ne tikai šī grāmata, bet kādēļ vispār par šīm tēmām arī atklāti ir jārunā. Un kādēļ nevajadzētu aizbāzt muti cilvēkiem, kuri runā par šīm tēmām. Un, protams, es nesaku, šī grāmata ir jālasa bērniem vai pat pusauģiem vai līdzīgas grāmatas. Un ir tā, ka parasti manas grāmatas es dāvinu tā kā bibliotēkām, bet Rīgas bibliotēkām ir jāsūta, tā kā centralizēti, viņi pēc tam izdala viņas pa vietējām bibliotēkām. Un ir tā, ka es negribēju riskēt, jo es nezinu, iepriekš es vienkārši aizsūtīju 10 grāmatas, viņi bija priecīgi, pieņēma, ja. Un ir bibliotēkās manas grāmatas, bet ar šo ir tā, ka es uzjautāju, es tā kā aizrakstīju par tēmām, kas tur ir, īsi ļoti, bet jā, man palūdza aizsūtīt vienu grāmatu izvērtēšanai. Un šeit ir tā, ka es varu saskarties ar problēmām. Un es reiz varu pateikt, ka es absolūti neuzskatu, ka manā grāmatā būtu jebkas īstenībā kontroversiāls. No manas puses tā, labi, kontroversiāls, jā. Bet cilvēkiem, kuri tā mēdz uzskatīt, jā, tā kā bāzt galvu zemē un izlikties, ka nekas nenotiek. Bet īstenībā tur nav nekā kontroversiāla. Tas nav kaut kas, kas robežojas ar kaut ko. Šobrīd ir rakstniecības pasaulē vismaz, es esmu rakstnieku grupās un tā, cirkulē stāsts par to, ka, un šeit ir tā, ka es vienkārši atstāstu, ko es esmu lasījis. Es ne par vienu nesaucu vārdā, es nezinu, vai tiešām tā ir, es saku, ko es esmu lasījis šajās grupās. Jo šajā gadījumā es tiešām droši nezinu, ja man pašai nav. Bet, teiksim, iedomāsimies, ka tā būtu taisnība, ja, jo tāpēc, ka kāds varētu tā izdarīt. Ir uzrakstīta, Vācijā autori ir uzrakstījusi grāmatu, kuras dēļ pie viņas jau ir vērsies arī policija. Viņai šī grāmata ir aizliegta, tātad, izņemot no visurienes, viņai ir aizliegts to publicēt, viņas citas grāmatas arī ir nobinotas, un būtībā viņai rakstniecības karjera, izskatās, ka varētu būt galā, bet es nezinu, kas tur tālāk notiks, ja. Kas ir viņas stāstām? Nav attēlota konkrēti pedofīlija. Es saukšu lietas vārdos, jo mans kanāls nepelnījā. Un ir tā, ka tur ir par vīrieti, pieaugušu vīrieti. Es neatceros, cik viņam bija gadi, kad viņš sāk to arī, bet tas ir šīs meitenes, nezinu, vai tas ir rakstīts no viņa vai no viņas skatu punkta, es pat to nezinu, ja. Bet tātad divi galvenie varoņi ir meitene un ir tēva draugs. Un šis tēva draugs ir skatījies uz šo meiteni ar iekārīgām acīm, jau kopš viņa bija 3 gadus veca. Un viņš ir visu laiku veidojis ar viņu šīs attiecības, angliski sauc grooming, es tiešām nezinu, kā latviski. Tātad iespaidojis viņu, iespējams, lai viņai viņš patiktu un gatavojis viņu sev. Tā kā mēģinājis panākt to, bet fizisks kontakts nekāds nav noticis. Viņš vienkārši ir viņu iekārojis pedofiliskā veidā, jo kopš viņai bija 3 gadi, taču nekas fizisks nav noticis, līdz pat viņai ir 18, un tikko kā viņai ir 18, tā šis tēva draugs sāk ar viņu attiecības, un viņa ir, teiksim tā, sagatavota, un viņa tam parakstās, un tas ir attēlots
no pozitīvas, tā ir erotiska grāmata. Un par šīm attiecībām starp šiem cilvēkiem, kur vienai tikko ir palikuši 18 gadi, un otra ir tēva draugs, ko viņa pazīst kopš bērnības, un tur ir detalizēti apraksti, kā viņš skatās uz viņu kā uz mazu bērnu. Un pēc tam šīs attiecības ir attēlots, ka viss ir kārtībā, un tas viss ir bijis forši. Nu, jā, protams, lai tur būtu tā kā, oj, kā tad, nu tā, jā, bet tā kā es nerunāju par to. Un tur vēl lieta, ka cilvēki bieži nesaprot šo atšķirību. Viņi nesaprot atšķirību starp to, kad grāmata ir domāta, ko varētu lasīt pedofils un priecāties un, jūs zināt, nodarboties ar sevi, ja? Un kas ir, es neatbalstu tāda veida lietas, un tās nav sastopamas manās grāmatās. Taču es, piemēram, Latviešu bibliotēkā esmu lasījusi grāmatu, kur bija tieši aprakstīts, kā patēvs izvaro mazu meitenīti. Un tur bija līdz laikam 14 vēl cik gadiem viņš to turpināja, un tad tā kā, lai viņa nepaliks stāvokli, viņš pārstāja. Tā bija Latvijā izdota grāmata. Es viņu paņēmu bibliotēkā. Tāpat es paņēmu Dīna Kunca grāmatu, es atceros, Čuksts saucās, kur bija par 2 brāļiem, dvīņiem, nu tātad tas ir incests, un viņiem bija seksuāls attiecības. Tas arī ir Latvijas bibliotēkā. Un es jums varu pastāstīt, kāpēc šīs lietas ir svarīgi īstenībā aprakstīt un parādīt. Jo ir, man uzreiz cilvēki neskapēc pieņem, ka tas tieši ar mani noticis. Nē, kad es saku, ka es asociējos Aleksandru tēlu, tas nav par šīm tēmām. Jūs varat, protams, man neticēt un domāt, ka īstenībā, jā, man vienalga, jā. Bet ar mani tādas lietas nav notikušas. Ar mani ir noticis ļoti daudz kas, bet ne tas. Bet, piemēram, man ir tā, ka es esmu bijusi nepareizajā pusē, jo par to nekad netika runāts. Tur, kur man bija 11 gadi, kad man, un šeit es ļoti negribu nodot neko, kas varētu norādīt uz šo, labi, es teikšu, tā bija meitene, es būs grūti runāt. Man bija 11 gadi, man draugi visu laiku mainījās, mēs nebijām ļoti tos draudzenes, bet man, tobrīd mēs kaut kā bijām saturinājušās, un mēs īstenībā ļoti liels pārsteigums, jo mēs laukoties nerunājam par tādām lietām, mēs kaut ko spēlējām, mēs kaut ko tā, ja. Un viņi man izstāstīja mazliet miglaini, jo viņa īslaikam nesaprat, kas ar viņu notiek. Un es arī nesapratu līdz galam, bet kad viņa par to stāstīja, kas notiek, un tā bija pedofīlija no viņas tēva. Un viņa man to stāstīja, un viņai tas likās forši. Un daudzi cilvēki to nesaprot, ka nevienmēr bērns kļūst, viņš tā kā atraujās, tā kā viņš nevienmēr saprot, ka tas, kas ar viņu notiek, ir slikti. Un es neticēju viņai. Man likās, viņa kaut ko nesaprot. Un es reāli jūtos, ka es esmu pievīlusi šo cilvēku. Labi, man bija 11 gadi, viņai bija laikam nedaudz mazāk. Varēja būt 10 gadi. Es nevienmēr neko nepateicu. Tāpēc, ka man šķita, ka viņa kaut ko nesaprot. Tāpēc, ka es nestādījos priekšā kāds ir, un es vienkārši, godīgi sakot, vienkārši izfiltrēju ārā šo informāciju, jo man neviens, kaut kur es biju saklausījis, ka kaut kādas tādas lietas notiek, bet es izfiltrēju to ārā, un es nekādu uz to nereaģēju. Es, godīgi sakot, viņai pat vienkārši neko neatbildēju. Es novērsu sarunu uz citu pusi, un viņa samulsē, jo viņai likās, ka viņai ir pastāstījusi kaut ko ļoti foršu man. Viņa nelietoja ļoti skaidrus vārdus, taču pēc gadiem, kad man visu laiku mainījās draugi, man nekad neturējās draugi es nezinu, kāpēc man vienmēr tā bija, bet vienkārši kaut kā vairs, nezinu,
Nu, viņi turpat bija, jā, mēs dažreiz tur kopā ar citiem bērniem spēlējāmies, bet nu, mēs tie bijām attālinājušās, bet ar viņu kaut kas notika. Viņa izmainījās un apkārt es dzirdēju, ka viņa ir bijusi psihiatriskajā klīnikā un man ir liels aizdomas, ka tas viss tika atklāts tajā laikā, bet es nezinu. Taču tas man lika vēlreiz sākt par to domāt, un tas jau bija kādus 3-4 gadus vēlāk. Nu, tā ir liela atšķirība. 11 gados vēl bērns, kaut kādus 4 gadus vēlāk, man būtu 15, man jau bija pirmais puisis tajā laikā. Un es sāku domāt, un es redzu, kas ar viņu notiek, un es redzu, ka viņa ir sazājot, viņa vispār ir pilnīgi traumēta, ar viņu galīgi nekas nav kārtībā. Un es sāku domāt, un es nesaprotu, kas viņai ir. Un visi apkārt kaut ko runā, un es saprotu, jā, viens laikam tas viss ir nācis gaismā. Iespējams, ka tas tās ir pieķerts, iespējams, viņa beidzot ir sapratusi, kas notiek, iespējams, viņa ir sapratusi, ka tas nav labi, tas, kas notiek, jo īpaši viņa bija priecīga, viņai likās, ka viņai beigais noslēpums, ko nevienam nedrīkst stāstīt. Es domājieties tādu situāciju, es nevienam nepateicu. Un es iespējams varēju novērst to. Nu labi, man bija 11 gadi, par to man īpaši nevar nosodīt, bērns pat neko nespēt. Un kāpēc es rakstu par šīm tēmām? Tāpēc es gribu, lai cilvēki domā, ka tas var notikt. Un lai cilvēki redz to, kā arī bērni saskaroties ar to var rīkoties neadekvāti. Man bija vēl viens gadījums, kad es uzzināju par cilvēku, ko es diezgan maz pazinu. Mēs bijām runājuši, bet mēs nekad nebijām draudzenes. Un es uzzināju, ka viņu arī regulāri ir izvirojis radinieks, vīriešu kāds radinieks, bet neatceros, kas bija par radinieku, bet kaut kāds radinieks, no agri vecuma, regulāri. Un tas arī beidzot nāca gaismā, un tur bija kaut kāda tieši darba, es nezinu, vai viņš nonāca cietumā vai nenonāca, bet garā ziņā tas tika atklāts un kaut kas tur notika. Un kādas man bija emocijas, man bija dusmas. Un es jau tajā laikā biju vidusskolā, un es reāli domāju, kāpēc viņa neko nedarīja. Es biju dusmīga uz viņas, viņa neko neteica īstenībā, bet man likās, es nevainoju viņu. Es nedomāju, ka viņa ir vainīga, nē, bet man likās, stulbe, ne? Kas tev ir, kur tu nevarēji aiziet, taču, viņa bija kaut kur arī tādā vecumā, jā. Un es domāju, tu esi gan pieaugusi sieviete, kāpēc tu nekur negāji, kāpēc nevienam neteici? Es biju dusmīga, un es vienkārši domāju, ka viņa tā kā, ne jau vainīga, bet es nesapratu galīgi to psiholoģiju, es neko tādu nesapratu, un es nesaku, ka es šo grāmatu varu uzrakstīt un parādīt cilvēkiem visu patiesību, bet es varu parādīt no kaut kādas puses, ko es esmu pati redzējusi, jums liekas, tas lietas ir retas, viņas galīgi nav. Es šeit runāju tikai par vienu tēmu. Tā, bet arī ir cita tēma, kas ir arī ļoti, ļoti smaga, bet kas notiek? Kādas lietas dara pusauģi vai pat bērni, kuriem trūkst mīlestības un kuriem nav izglītības, ar viņiem neviens tā runājis. Un iespējams viņi meklē kaut ko īstu, viņi meklē to, ko viņiem vajadzētu saņemt no vecākiem, no ģimenes, no varbūt pat draugiem vai kaut ko tādu, bet viņi ļoti agri uzsāk seksuālas attiecības un viņi vienkārši nesaprot, viņiem nav izglītības par to, šobrīd jau daudz par to runā, ja, tā kā, bet arī bieži cilvēki, kuriem tā ir bijusi sena trauma, un viņi iespējams arī sevi vaino, un viņiem liekas, ka es tik stulbs biju, ja. Piemēram, es personīgi zinu cilvēku, es viņu redzēju, kad viņai bija 14 ar gadu vecu bērnu. Viņa palika stāvoklī, kad viņai bija 12, un piedzemdēja, kad viņai bija 13 gadi. Un kādēļ man būtu jāizslēdz no kaut kādas grāmatu pieredzes kaut kas tāds? Kādēļ es nevaru rakstīt par tādām tēmām? Ja tādas lietas notiek, un es pat redzēju viņu, un es redzēju, kādu iespēju tas ir uz viņu atstājis, pat fiziskā ziņā. Viņa nebija gatava tam fiziski, viņai bija sekas no šīs pāragrās grūtniecības. Un
Un atkal cilvēki par tādām lietām negrib runāt un negrib domāt, bet tā ir realitāte. Arī vardarbība, tas, ka bērniem var nākties redzēt, ko dara viņu vecāki, iespējams publiski, iespējams viņu acu priekšā. Nu, labi, iespējams aiz slēgtām durvīm, bet viņi tiek, viņi redz, viņi saskarās ar to pāragri, ka viņi tam nav gatavi, un kādas sekas tas atstāja. Kādas sekas atstāja šīs lietas, kad kāds pastāsta. Jo, piemēram, kad man pastāstīja, es vienkārši nekā nereaģēju, es nezināju, ko teikt, man tas likās ļoti vienkārši dīvaini. Es nespēju to, kā var to uztvert pozitīvi, un tieši tāpēc man likās, ka īsti laikam tas nav tas, ka kaut ko, es vienkārši ignorēju. Bet man ir stāsts par to, ka cilvēks, pusaudzes pastāsta, kas ir viņu notiek, vēl aizvien, bet ir noticis jau kopš bērnības, un viņš to izdara piedzēries, lai gan viņam ir 15, un viņš pēc tam saprot, ka viņš nevar ar to dzīvot, ka kāds zina, un viņš piekāja savu draugu kopā ar citiem, sastāstot, ka tas draugs ir viņam uzmācies, lai gan īstenībā bija otrādāk. Tāpēc, ka šīs lietas, ar kurām cilvēki nevar dzīvot, un cik ļoti, ļoti daudzi cilvēki dzīvo kaut kādās mazās, smukās pasaulītēs, nespējot saprast šīs lietas, ka tādas vienkārši notiek. Liekas, ka tas ir kaut kas ļoti rets, un kad saliek vienā grāmatā ļoti, ļoti daudz šādas lietas, un tad liekas pārspīlēti. Tā nevar notikt ar vienu cilvēku. Vai, labi, ne viss notiek ar vienu cilvēku, bet, nevar jau saskarties ar apkārt ar tādām lietām var. Pēc, ka es esmu saskārsies, pastāstīt 2 gadījumus, kas ir tieši no manas dzīves, un kad es arī rīkos nepareizi. Man nebija pareizā attieksme. Un pirmajā gadījumā es pat varbūt tiešām varēju kādam pieaugušam izstāstīt. Otrajā gadījumā es uzzināju tikai tad, kad tas jau bija beidzies, bet man bija šī nepareizā sajūta, man likās, kas tas stulbēs, kāpēc nevienam neteici. Un ja mēs redzam grāmatās, kurās ir par to rakstīts, kāpēc tā ir, kāpēc tas cilvēks nesaka, un Kāpēc ir tā, ka bērni, pat bērni, 12-gadīgais vēl ir bērns, un kādai 12-gadīga meitene var palikt stāvoklī, ko viņa meklēja, kas viņai trūka, kāpēc tā vispār notiek, kāpēc ir cilvēki, kuri dažkārt vienkārši viņi ir tik ļoti atrauti no realitātes, ka, piemēram, mums arī bija klasē un starp draugiem, bija tādi, kuri stāstīja par jau kaut kādos 11, 12 gados ar puikas. Tā lielījās, ka viņi jau visu darot, viss viņiem esot, viņiem tur kaut kāda meitene, nekad ne klases biedrene, ja, vai kāda, ko zina, bet vienmēr kaut kur vai nu laukos, vai kaut kāda kaimiņiena, viss notiek, jā, viņi beigie varoņi, ja. Un apkārt daži jūtās, kas es tā kā tāds kā muļķis, ja, ka es tik vēlu, ka man jau 12 un man vēl nav bijusi seksuāla pieredze. Un ja nav neviena, kas šiem bērniem pastāsta, ka nē, visticamāk viņi, jā, diemžēl tas notiek arī, bet ja neviens viņiem nepastāsta, un neviens ar viņiem nerunā, un viņi aug šajās ģimenēs, kurās nav normālas komunikācijas, un kurās varbūt pat paši vecāki, ne jau bērniem ir jālas šādas grāmatas, un jādomā par šādām lietām. Tiem ir jābūt vecākiem, kuriem ir jāpadomā, ka ir jārunā ar savu bērnu, un bērnam vispār ir jābūt piepildītai dzīvei, lai viņš 12 gadu vecumā nemeklētu to kaut kādu piepildījumu, kaut kādu jebko, kur pieķerties kādu, jebko, kas viņu mīlēs, ko viņš ir atrast savu vecumu citā pusaudzī, un lūk ir rezultāts, kā piemēram 13-gadīga meitenei jau ir bērns, vai meklēs to pie citiem pieaugušajiem pat. Un tas ir lietas, ko es apskatu savā grāmatā. Tas ir lietas, ko es arī salīdzinu ar otru tēlu. Tur ir 2 tēli, no kuriem vienam ir līdz 37 gadu vecumam. Ar viņu būtībā nenotiek nekas slikts. Viņš dzīvo ļoti laimīgā ģimenē. Viņiem ir problēmas, kaut kas, protams, bet viņš dzīvo ļoti laimīgā, atbalstošā ģimenē. Un, kad viņam ir 16, viņš pilnīgi apzināti, normāli uzsāka seksuālo dzīvi, kas 16 ir diezgan tāds
ticams vecums, kad tas var notikt. Viss ar viņu ir kārtībā, viņam izveidojuši tas stabilais pamats, jo ar viņu vecāki un citi radinieki runā, viņam ir īsti patiesi draugi, kas ar viņu draudzējās un ar kuriem viņš var runāt atklāti par lietām, un tā ir savā ziņā utopija tādēļ, ka šis otrs tēls īstenībā viņam ir cita dvēsele. Tas ir tieši kā parādīts, kā preces tam, ka, lai gan viņi izstās pēc cilvēkiem, un viņi tajā brīdī to nezin, bet šī te utopiskā cilts, kur visi ir tik jauki viens cits pret citu, un kur šīs ģimenes vienmēr visi runā, viņiem īstenībā ir no ārpus nākuši feju dvēseles, kā tādas utopijas vienkārši cilvēku vidū nav. Un vislaimīgākajā ģimenē var notikt visdrausmīgākās lietas, kas notiek, tāpēc, ka mēs daudz par ko nerunājam un daudz ko mēs vienkārši nesaprotam. Un tad ir šis otrs tēls, kurš saskaras pats savā dzīvē ar to, ka viņš meklē kaut kādu mīlestību ārpus savas drausmīgi vardarbīgās ģimenes un savas draugu grupas, kuri pret viņu ir izturējušies vienkārši neiedomājami, tādēļ, ka viņš ir ļoti nabadzīgs un netīrs un viņam nav mantu un tam līdzīgi, un viņš sastopas ar apmēram sava vecuma meiteni un pārkāpjot visas robežas, vienkārši dara visu, ko viņam liek. Un ja nav šim bērnam, šim pusaudzim nekāda tā pamata apakšā, un viņš ir saskāries ar visdrausmīgākām lietām jau kopš pirms vēl viņš ir piedzimis, un jau sākot ar pašu agrāko vecumu, viņš var meklēt tās lietas citur. Un kādēļ svarīgi uzrakstīt arī to dēļ literatūrā, nevis tikai runāt par to zinātniskos terminos, taisīt konkrētus video. Tas, ka es parādu grāmatā, ka var arī no tā izkaut un pēc tam dzīvot laimīgu dzīvi, tas cilvēkiem var būt ļoti dziednieciski. Tas ir mērķis, kādēļ es šo grāmatu rakstīju. Man bija 3 mērķi. Viens bija, man radās iekšā stāsts, un man gribējās to izstāstīt, jo es visu laiku runāju par šīm tēmām, taču grāmata nav pilnībā tikai par to. Tur ir par ļoti daudz ko. Bet tā kā, diemžēl, es varu saskarties ar kaut kādu kancelēšanu, ar to, ka neizprot, kādēļ es attēloju šīs tēmas diezgan brutālā veidā, ne ļoti grafiskā, ne detalizētā, tādēļ, ka tā nav erotikas grāmata, un viņa nav tā domāta, kā raksta par pieaugušajiem brīvi, un kur cilvēki lasa tāpat kā pornu skatoties, ja, tā kā ar acīm, tāpat var lasīt pornogrāfisku grāmatu, tas galīgi nav tā, un tas ir viss par ļoti, ļoti skumjām lietām, un tieši par to, ka cilvēki nerunā, un par to, ka saskaroties ar kaut ko tādu arī vecāki, bieži vien viņi nosoda savus bērnus. Bet man ir jautājums, kur bija tā audzināšana, kāpēc tas bērns nevērsās pie sava vecāka un nerunāja ar viņu, kāpēc tas bērns meklēja kaut ko ārpus, kas viņa vecumam nav piemērots, kādēļ bērnam nebija izskaidrotas lietas, un, protams, vienmēr ir, nevar jau visu, vienmēr visādi attaisnojumi, ja? Vai arī, un šādam vecākam vai vienkārši pieaugušam cilvēkam arī pastoties atpakaļ, un saprotot to, kas ir noticis, iespējams. Mēs skatāmies uz cilvēkiem, mēs nezinām, kas ar viņiem ir noticis. Vienkārši saprast to, ka katram apakšā var būt vienkārši ārkārtēji drausmīgs stāsts, un kā reaģēt, un vienkārši dažreiz cilvēki vienkārši norobežās, viņi nedomā par tām lietām, un ka viņi ar to saskarās, kāds, piemēram, pasaka, ar mani kaut kas tāds ir noticis bērnībā, ja? Cilvēki vienkārši izgrūž to ārā, vai viņi vēl ļaunākais, viņi norobežās no šī cilvēka, kurš nav ne pie kā vainīgs. Bērni, mazi bērni, viņi vispār ne pie kā nekad nav vainīgi. Lai ko viņi darītu, tas ir tikai un vienīgi cilvēku vecāku audzināšanas iespējas. Tīņi, tur jau sāks kaut kāda personīga atbildība, bet arī ļoti liela daļa ir audzināšana un tas, kas viņiem ir iedots. Un bieži vien šie cilvēki tiek izgrūsti no sabiedrības, jo viņi ir neērti. Taču lasot šādas grāmatas, runājot par šīm lietām, tā ir
saskare ar to, kas ir neērts, saskare ar to, varbūt jūs izlasiet šādu grāmatu un jūs izdzīvojat sevī šīs lietas un jūs saprotat ārprāts tiešām. Es neko tādu neesmu dzirdējis, ar mani nekas tāds nav noticis, bet jebkurš cilvēks īstenībā man apkārt iespējams ir ar šādu pieredzi, ka es neko par to nezinu, jo par to neviens nerunā. Un cilvēks iziet šādai grāmatai cauri, arī saskaroties ar pilnīgi citām tēmām. Vienkārši, ir pat tāds, kā viņu sauc exposure therapy angliski, kad cilvēku tā kā konfrontē ar tām viņa bailēm. Dažiem cilvēkiem nav baiļu no šādām tēmām, jo viņiem šķiet, ka viņiem tas nav noticis, tad viņiem nekad to nebūs jāsaskarās. Ko jūs zināt, kas notiks ar jūsu bērniem arī pret viņu gribu? Ko jūs zināt, ko pēkšņi jūs sāksiet, piemēram, sajiesiet kopā ar kādu cilvēku, iemīlēsieties, pat apprecēsieties, un pēc tam uzzināsiet, ka kaut kas tāds ir bijis, un jums pirmajā brīdī vienkārši būs šīs neadekvātās reakcijas, kā atgrūst, nosodīt, kaut kā, neadekvāti reaģēt, ja jūs neesat izgājuši iekšā cauri, domājot par to, par šīm tēmām. Un tādēļ, tas ir mans paskaidrojums. Jā, es nepabeidzu tātad pie tiem iemesliem, kāpēc es gribēju runāt. Jā, viens ir šis iemesls, ka lasīt tādas lietas un tiešām izdzīvot viņas caur sevi un tikai no mana, tas ir literārs darbs, es neesmu aprakstījusi lietas tieši tā, kā tās ir notikušas, daļa ir no manas pieredzes, kas neiet ar šīs tieši daļas. Man nav bērnu ne 12 nekādā vecumā, un arī nekāda seksuāla vardarbība pret mani bērnu vecumā nekad nav bijusi vērta. Bet ir cits pieredze, ko es esmu aprakstījusi no savas dzīves, un vienkārši parādīt cilvēkiem. Un vēl arī tas vienkārši prasījās ārā. Jo ir arī šī daļa, kas ir no Aleksandra stāsta, ir tieši tiešā veidā, kāpēc es netik agrā vecumā, bet kādēļ tad, kad es pēkšņi sapratu, es kādam arī patīku, kādēļ man bija arī neveselīga uzvedības modeļi, meklējot kaut ko nevar vairs atgūt, jo īstenībā man to vajadzēja saņemt no vecākiem, taču es nekad to nedabūju, un kādas ir sekas tam? Tādēļ tas, ka šo grāmatu tagad izvērtēs, un tas, kā manā rakstnieces karjera varbūt cilvēku neizpratnes, un cilvēku aprobežotības, un cilvēku šīs te vēlēšanās novērsties, un iegrūst galvu smiltīs, un ignorēt, un pateikt, fuj, šitādām lietām bibliotēkās nav jāatrodas, vai sajaukt to ar jebkādu veidu slavināšanu vai ar pornogrāfisku tekstu. Ir cilvēki, kuriem vienkārši ir ļoti liela vēlme kancelēt kādu, vienkārši nosodīt, uzbrukt par jebko. Bieži vien tie ir cilvēki, kuri pat negrib veselības mācību skolās, jo tur sastāstīs kaut kādas lietas par seksu. Tādēļ man ir uztraukums, kas īsti būs ar šo grāmatu, vai beigās es nebūšu ar viņu izrakusi sev kaut kādā ziņā karjerā kapu. Amazonā es viņu, protams, nevarēšu publicēt, tas pilnīgi skaidrs. Vai es viņu vispār tulkošu angliski, droši vien, ka jā, vēlīšu pa brīvu. Un es arī nedomāju, ka es ar savu grāmatu tagad izglābju pasauli. Nē, tas ir vienkārši tas, ka, ja es gribu rakstīt par šādām tēmām, man būtu jābūt tiesībām rakstīt par šādām tēmām, neglorificējot, nekādā veidā neparādot kaut ko no tā par foršu. Kā tas bija šajā gadījumā, kur bija šis te, viņš viņu skatījās, ka viņai bija 3 gadiņi, un tagad viņai ir 18, un tagad viss var notikt, un vai kā forši. Man vēmēs nāk no tādām lietām, un tur ir ļoti milzīga atšķirība, jā. Un šitie galvas baušanas smiltīs arī tas, cik ļoti cenzēts viss ir. Cik ļoti, kā cilvēki
piemēram, angliski saka PDF file. Un runā par tām pašām lietām, bet ir jācenzē, nevar pateikt to vārdu YouTube vai Facebookā. Kā visādiem, viss ir jānobeidzina. Es neuzskatu, ka tētim ir jābūt. Un, protams, ka pastāv šīs te cilvēkiem bailes, ka pārāk jauni cilvēki saskarsies ar šīm tēmām. Tādā gadījumā tās ir vienkārši konkrētas grāmatas, kas sāk konkrētā plauktā, kuras izsniedz tikai tiem, kuriem jau ir 18 gadi. Varbūt arī tā. Es neuzskatu, ka tās lietas ir jāslēpj. Un tas kādam var tiešām palīdzēt aizdomāties. Un arī tiem, kuri ir izgājuši tam cauri, man rakstot šo darbu, bija tāda kā katartiska sajūta, ka es beidzot varu atvērt to no sevī, kas visu laiku ir bijis ciet, un ko vienīgais esmu nedaudz runājis terapijā, jā. Bet kāpēc man ir jākaunās no kaut kā? Kāpēc man, ja es esmu upuris? Kāpēc man būtu jāslēpjās? Un man nav, pirms jāiet kaut kādā balītā un vienkārši jāsāk stāstīt. Ziniet, mani tur bērnībā tēvs tur bla bla bla, jā? Es nerunāju par to, ka katrs iet un vienkārši tā kā bojā visiem prieku, jā? Mums nav katrā brīdī visam jābūt par tām tēmām, mums nav jāņemās par to, mums nav jānormalizē visu laiku. Šādi te vārīšanās, vai, protams, ka cilvēki grib vienkārši havot fanu. Cilvēki vienkārši grib, lai viss ir forši, un tā arī bieži ir jābūt, taču ir tie brīži, kad it sevišķi pirms mums sākot attiecības vai runājot par pagātni ar varbūt seniem draugiem un pasakot, tu pamanīji, ka tajā laikā es kaut kā citādāk sāku uzvesties? Nu jā, pamanīju. Gribu zināt, kas ar mani notika. Es gribētu parunāt par to, kas tajā laikā notika, kāpēc es sāku citādāk uzvesties, vai kāpēc es tā un šitādi darīju. Gribu zināt. Un tad atbildēs man vajadzētu būt jā. Kāpēc nē? Kāpēc mēs nevaram izrunāties? Kāpēc mēs gribam iemāst to galvas miltīs? Un kāpēc tiem cilvēkiem ir jājūtas vieniem ar to, kas ar viņu ir noticis? Kāpēc viņiem ir jājūtas vainīgiem, ka viņi kādam uzgrūda, un kāpēc cilvēki pat var pilnīgi brutāli norobežoties vienkārši tāpēc, ka viņiem pateica kaut ko tādu, tas cilvēks tika pamests. Un tā notiek. Tas bieži vien ir tieši tāpēc, ka cilvēki vienkārši nav saskārušies ar tām tēmām, un viņi nespēja viņas procesēt, un viņi nezin, kā reaģēt. Un šāda veida literatūra var palīdzēt vienkārši sevi tā kā atvērt, saprast, ka tas notiek. Un jūs paskatieties pagātnē uz cilvēkiem, ko jūs pazīstat. Jūs ejat pa ielu un jūs zināt, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir notikušas ļoti daudz šīs lietas, par kurām netiek runāts. Un tas, ka mums būtu atvērtība runāt par to. Un it sevišķi arī par to, kas ir bērna vecumā. Tā nav nekāda šo lietu slavināšana, un to ļoti labi var atšķirt. To var absolūti perfekti atšķirt, kurā brīdī tas ir domāts pedofilu priekam šīta grāmata, kā tā vācu grāmata, ko es aprakstīju. Vai arī kurā brīdī tas ir pilnīgi otrādāk, un kurā brīdī tas ir no upura pozīcijas, saprotot, ka notikusi drausmīga vardarbība, un mēs vienkārši rakstam par to, mēs runājam par to, jo tā ir dzīve un literatūrai. Nebūtu jābūt tikai maigai un pūkainai, kā to šobrīd mēģina uzspiest. Latviešu literatūra īstenībā ir, mēs visi vienmēr esam runājuši, ko skolā vismaz senāk mana vecuma, tā kā bērniem lika lasīt, visādi sāpes, ciešanas, nāvis ēnā tur un kauja pie knipskas un vēl visādus tur aija, aka, kas tur visi šitie drausmīgie darbi par sāpēm un ciešanām. Un pēc tam mēs kaut kā ejam no tā visu projām un visu pēkšņi ir tikai maigs un pūkains un izklaide. Ka grāmata arī ir kļuvis tikai par izklaidi un grāmatai nav jāliek domāt. Un nevienmēr tā viņai arī būtu. Protams, ir lasīt ļoti vieglas grāmatas, kas ne par ko neliek aizdomāties. Forši, lūdzu atpotīties tādām grāmatām, bet
literatūra un grāmatas bieži vien ir bijušas tās, kas tieši atklāja to visu, un kur cilvēkam nākas ieskatīties spogulī, kā es par to jūtos, vai es spēju par sadzīvot ar to, ka tādas lietas ir pasaulē, un ka es noteikti pazīstu cilvēku, kur kaut kas tāds ir noticis. Mēs visi pazīstam tos cilvēkus. Kas ir pat ar kaut kāda veida seksuāla vardarbība saskārušās 3 sievietes no 10. Un tas iekļauj arī tur, kur tas ir bijis bērna vecumā. Protams, tas ir būtu arī pieaugušā dzīvē. Un tagad padomājiet par to skaitli. Tas arī nebūtu bijis pilna izvarošana, tāda kā. Bet tā varbūt arī bijusi ļoti traumatiskā stalkerošana, uzmākšanās, aizskaršana ar rokām, kaut vai caur drēbēm vai visu kaut kas tam līdzīgs, ja, kas var būt. Un tas ietur arī smagākās lietas. Mežā ievilkšana vai radinieki visbiežāk īstenībā. Visbiežāk tie ir pazīstami cilvēki. Un vienkārši atvērties tai domai, ka īstenībā tā ir. Un ļoti daudzi cilvēki tiešām neveselīgi meklē to, ko viņi nesaņem ģimenē. Un padomāt, kurš var būt ne jūsu bērns, bet varbūt jums liekas, jūs perfekti viņus audzināt. Nevienmēr tā arī ir. Jūs tās, ko nezināt. Bet iespējams tā ir, jūs ir ļoti labi vecāki. Pastīties apkārt, kas notiek ar radbērniem. Tāpēc, kad ir tie brīži, kad vajag iejaukties ģimenes darīšanās. Mans tēls Aleksandrs vienmēr saka, viņam ģimenē tiek teikts, ne par ko nedrīkst ārpus runāt, tās ir ģimenes darīšanas. Ir reizes, kad tās nav tikai ģimenes darīšanas, un kad jums vajadzētu iejaukties. Tāpat kā man īstenībā vajadzēja pastāstīt, piemēram, skolotājai, audzinātājai vai kādam, protams, vecākiem es nevarēju teikt, jo man arī būtu teikts, ka tās ir ģimenes darīšanas, un kad tā saka, vēl es kādam teiktu. Es nezinu, man vajadzēja izstāstīt par to meiteni kādam. Vajadzēja. Jo es nezinu, vai tā viņas pēc tam tas mentālais sabrukums bija saistīts ar to, vai nebija. Bet, jebkurā gadījumā, ja pasaka kaut ko tādu, tas ir jāpastāst tālāk kādam pieaugušiem, bet es to neizdarīju, un es to ļoti nožēloju. Un man ir ļoti žēl, ka es izjūtu pilnīgi dusmas un tādu kā, kas tu stūba esi? Kāpēc nevienam neteici? Es tajā brīdī nesapratu, kāpēc sievietes nesaka. Jo ar mani tieši tas nebija noticis, bet es atkal citas lietas neteicu, tu tā lieta. Man bija mācīts neteikt par citām lietām. Un es neteicu, un vienalga es nesapratu. Un tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi domāt un izrisināt šīs tēmas sevī. Un tāpēc rakstīju šo grāmatu, tā ka jebkurā gadījumā, ja pēkšņi kaut kas uzsprākst, vai ja man šī grāmata tiks nobanota, vai ja es tikšu mēģināt nokancelēt, es vēlos uzreiz izstāstīt, kāpēc es to vispār darīju, ko es gribēju. Un jā, tas arī bija kaut kādā ziņā vienkārši dvēseles klēdziens izpaust daļu no tā, kas man ir bijis, jo arī tā eksponēšanās ar to, ka es dzirdu, kas ir noticis ar cilvēkiem, tas arī var būt traumatiski. Tas arī var būt traumatiski, vienkārši uzzināt, ar to cilvēku tas ir noticis, un dažkārt arī pat tas ir smagi. Un tev atskaļoties atpakaļ, man arī ir smagi vienkārši zināt, paskaidīt, cik daudz es īstenībā zinu cilvēkus, ar kuriem ir noticis drausmīga vardarbība bērnībā, tīņa gados, arī pieaugušā vecumā. Ļoti daudziem. Un tie cilvēki, kur dzīvo tajā kūniņā, viņiem pat ir arī ļoti veselīgi kaut ko tādu palasīt. Jo tādas lietas notiek. Un pat tādā daudzumā, kā ir aprakstīts vienā grāmatā, ir cilvēki, kuriem diemžēl ir nācies visu dzīvi, viņiem kaut kas tāds notiek, jo jā, viņi diemžēl paši pēc tam sāk meklēt nepatikšanas, vai viņi aiziet dīvainos ceļos. Viņi ir pieraduši pie tā, viņi vairs pat nesaprot, kā mans Aleksandrs iepriekšējās grāmatās, kuriem viņš ir pieaudzis, tā nebija taisnība, bet viņam likās, ka viņi mēģināja izvarot cilvēks, tā kā vīrietis, kur viņš uzskata par draugu, bet tas vīrietis, ka bija salietojies, un Aleksandrs vienkārši, labi, es tev piedodu. Tāpēc, ka viņš ir pieredzis, ka cilvēki tā pret viņu izturās. Viņš ir pieredzis, ka vienmēr visu viņu nodod, un viņam tas draugs ir izdevīgs, jo
viņam patīk iet uz viņu pasākumiem, viņam tur ir saiknes, viņam tas draugs patīk. Un viņš jās, nu labi, tu man mēģināji sazāļot, lai es izslēgtos un izvarotu, bet, nu, es nezinu, nu labi, nu, tāds sūds jau es esmu, ar kuru tādas lietas noteikti. Tāpēc, ka ar viņu ir notikušas šīs lietas. Un pieaugušā vecumā viņš tā arī jūtās kā sūds pēc tam. Es nezinu, kurš jau noklausīsies līdz beigām, bet šis jutīsies kāds sūds, kas neko labāk nav pelnījis. Un palasīt šo grāmatu un vienkārši saprast, ne tā. 100 lietas, kas ar tevi ir notikušas, īstenībā nav bijušas normālas. Man vajadzēja nodzīvot līdz 35 gadiem, lai saprastu ļoti daudz ko, kas bija nevis tikai, nebija perfekta dzīve tev, bet kas bija drausmas, kas bija ārprāts. Un tikai terapijas rezultātā es par pastījos acīs tam un saprotu ārprāts. Tas tiešām nebija, tas bija ļoti nenormāli. Un man ir 35 un es brīnos, domāju, kā es to nesapratu. Kādiem citam es būtu tikai šausmas, ārprāts. Pašiem man liekas, ko tu labāk esi pelnījusi? Tāda dzīve, tāds notiek. Par to ir jārunā. Un šādu grāmatu nobinošana, nepadarīsim Latviju par Ameriku, kuras neiedzināšu šobrīd tajā tēmā. Un es vēl nezinu, vai tā grāmata tiks normāla. Es nezinu. Un visu cieņu, ja viņa tiks palaist bibliotēkās, vai ja vismaz man pateiks, ok, šo mēs nevēlamies pieņemt, bet tālāk citas grāmatas, kurās nav tādu lietu, ok, pieklājīgs atteikums, labi. Es uzskatu, tas ir nepareizi, bet, labi. Es vienkārši esmu uztraukusies, kas tagad notiks sakarā ar šo grāmatu, bet tā vēlme viņu publicēt un riskēt ar visu savu karjeru bija lielāka nekā bailes no tā, kas varētu notikt. Kā mani varētu padarīt par slikto un izvilkt tur kaut kādas dīvainas lietas, ko es, protams, esmu parādījis kā sliktas un kā slimīgas, bet kādam gribēsies pateikt, ka es kaut ko glorificēju, kas pilnībā nav taisnība. Es esmu satraukusies un es nezinu, kas būs, bet varētu būt, ka viss izies beigas superīgi un ok. Jā, man vienkārši šo visu gribēs tomēr dabūt no sirds, un, kā es saku, es nezinu, vai kāds spēr nostīsies līdz beigām, bet thoughts and prayers, mani draugi, ja kāds nostīsies līdz beigām, sūtiet man labo enerģiju, lai viss iziet labi, jo tas ir svarīgi man, ja mana karjera tiks ar šo grāmatu sagraut un es tikšu nozākāta un tam līdzīgi, tas man būs ļoti smagi, jo grāmatu rakstīšana ir man šobrīd svarīgākā lieta dzīvē. Es tāpat varēšu turpināt darīt, bet tas būs citādāk. Un redzēs, kā būs. Iespējams, ka visu cieņu, viss būs kārtībā. Bet, šo rantu es gribēju dabūt jau no sirds vienkārši. Un gribēju paskaidrot jau iepriekš. Lai kāds, kurš ir būt kaut kur lasa, kādas šausmas es esmu sarakstījusi, lai es uzreiz jau varētu norādīt šo video, kur es paskaidroju, ko es ar to domāju, kāpēc es to darīju, un kādiem man ir pat jau kāds nosodījums pret mani. Ja tāds būs nosodāms pretīm.